30 gadu laikā neviens par to vispār nedomāja. Ja mēs dzīvojam, kad es ar roza brilles, ar fantāzijām, ka, nedod Dievs, bet kaut kas noticis, tad atlidos Batmans. Par Batmanu es domāju par amerikāņu helikopteru ar mediķiem no Ramštainas pieņemsim. Mēs nezinājām, ka ir tāds, bet vienkārši kaut kur sakoncentrējas no gaisā, tad helikopteris un visiem palīdzēs. Un pirms sākt šo kursu es savu tādu neoficiālu aptauju paveicu Gaiļezeras slimnīcā. Vienkārši gaituņos ķēru klāt kolēģus un ar jautājumu, kā tu domā, ja kaut kas, nedod Dievs, notiecīs, tad kura slimnīca pieņems ievainotas? Automatiski nedomājot. Kara hospitāls. Stop, vēlreiz. Un tad cilvēki sāk domāt un wow, mums taču jau 30 gadus, ka neeksistē. Nav likvidēts, kā nav. Kur? Bet automatiski atbildē uz kara hospitālu. Un ar to viss ir pateikts. Ja neviens nedomā, neviens neplāno. Teoretiski kaut kādi plāni ir, civilā aizsardzība un tā tālāk, bet reālā dzīve mediķi nezin, kā rīkoties, nezin, kādā. Tikai pēdējo 2 gadu laikā sākas kaut kādas mācības, treniņi un tā tālāk. Jāapmācā visus mediķus, ārstus, medmāsas, vecmātes, fizioterapeitus, būtiski visus mediķus. Un ņemot vērā, ka 30 gadu laikā neviens nebija apmācīts, tā kā skaitļi ir milzīgi. Ja? Un, protams, ka gada laikā, 1,5 gada jau mēs apmācām studentus, bet tikai šogad, šo semestri mēs paņemsim pirmus rezidentus. Un nākamais solis tad mūža izglītība ārstiem, nākamais medmāsas, nākamais vecmātes. Mēs arī paņēmām studentus ne tikai no medicīnas fakultātes. Mēs inkorporējam šo kursu arī zobārstu mācību kurikulumā, fizioterapeitu, medmāsu un vecmātes arī. Un fizioterapeiti. Tā kā studenti jau būs sagatavoti. Ārsti, māsas, ir kaut kādas bāzes zināšanas, bet tādas zināšanas, kuras ļauj strādāt kopā ar militāriem mediķiem. Un lai tā palīdzības sniegšanas sistēma būtu nepārtraukta, ka ir paredzēts, ka viņai jābūt, protams, ka vēl daudz jāstrādā. Nevar to paveikt gada laikā vai 2 gadu laikā. Ir vajadzīgi milzīgi ieguldījumi un ir vajadzīgs plāns valsts mēroga. Šobrīd tāda plāna vēl nav. Plāns attiecībā uz ko? Uz medpersonāla. Un ne tikai medpersonāla, mums vēl ir policisti, mums ir vēl glābēji daļa ir apmācīti, bet viņiem ir savi algoritmi, vēl ir robežsargi, kuri nav apmācīti. Tā kā kategoriju skaits ir milzīgs, un mēs tad pērn mēs saprotam, ka ir vajadzīgs plāns, ir vajadzīgs vismaz sadarbības līgums starp iekšlietu ministriju, aizsardzības ministriju, veselības ministriju, sociālo ministriju, izglītības zinātnes ministriju un pašvaldībām, lai būtu kaut kāda koordinācija starp plāniem. Šobrīd tā koordinācija ir švaki? Vispār neeksistē. Ko tas nozīmē? Neeksistē. Ir tikai cirkulāra vēstule bija no ministru prezidentes, ka vajag ievest menedžmenta algoritmus. Tas saucamais MIMS sistēma. Latvijas, ko tas nozīmē? Krīzes situācijas menedžmenta sistēma.
Bet zem tas menedžmenta sistēma jābūt rīcības sistēmai. Un rīcības sistēma ir tā saucamie TCCC un TECC, Tactical Combat Casualty Care, taktiskas karavīru militāras medicīnas algoritmi, divas vārdos. Un tad jāapvieno viss kopā un jāapmaca personālu. Bet ja tā koordinācija, tā kā jūs minējāt, tās vairākas ministrijas pašvaldības, ja tā koordinācija nenotiek, kādas ir sekas? Nedod Dievs, būtu situācija kaut kāda, kā mēs saucam, X stunda. X stunda nav obligāti militāra konflikta stunda. X stunda var būt dabas katastrofa, rupna maksimā. Un savstarpēji, ir koordinātori, ir pieredze, bet valsts mērogā nekas līdzīgs nav. Pieņemsim mācības laika. Pērn bija mācības panacēja. Katra, teiksim, vienība nostradāja ideāli. Mediķi prot glābt dzīvības, NMPD prot arī sniegt palīdzību transportēt, policisti prot regulēt kustību, glābī prot palīdzēt glābt dzīvības, slimnīca prot sniegt palīdzību un pieņemt. Bet tīri teoretiski NMPD nezinu, vai slimnīca joprojām eksistē vai neeksistē. Vai ceļi ir izbraukami vai nav izbraukami. Tā kā ir vajadzīga koordinācija, ir vajadzīga informācijas apmaiņas sistēma, jo šobrīd katrai ministrijai, katrai vienībai ir noteikta klasificēta informācija. Un nevar sniegt, teiksim, militāras vienības nevar sniegt to informāciju policistiem. Bet policistam viņi ir vajadzīga, lai regulētu kustību. Nav paredzēts, ka slimnīca informē militārus mediķus, ka mēs vairs nevaram pieņemt. Tā kā visas sistēmas strādā, bet savstarpēji nav savienotas. Ko rāda Ukrainas pieredze? Kas ir tas, kas mums ir jāizdara, lai tā koordinācija notiktu? Mēs sagatavojam rīcības plāna projektu, un jau ir atbildes no visam ministrijām, ka viņi ir gatavi, ka viņi atbalstā, un es domāju, ka tuvākās 2 nedēļas laika būs izveidota darba grupa ar visu iesaistīto resoru dalībniekiem, un mēs sākam, projekts mums ir. Mēs zinām, ko darīt, vienīgi tad vajadzīga piekrišana no ministrijām. Aizsardzības, iekšlietu, veselības, zinātnes un izglītības, no pašvaldībām un tā tālāk. Un tad mēs varam panākt to, ka mums būs izveidota kaut kāda sistēma. Ukraina tas galvenais trūkums. Evakuācijā un palīdzības sniegšanā. Un ir tāds iedziens, ka zelta stunda, un to zelta stundas laika nogādāt pacienta no tā saucamas nulles zonas līdz slimnīcai praktiski nav iespējams. Protams, ka Latvija ir mazāk, un ja kaut kas notiks, tad mēs visi būsim fronts līnija, nebūs fronts dziļums? Jā, praktiski visi būsim uz nulles. Ko tas liek domāt, plānojot tos plānus? Jāapmācā pēc iespējas lielāko gan iedzīvotāju skaitu, gan fizkultūras skolotājiem jābūt apmācītiem, sociāliem darbiniekiem jābūt apmācītiem, lai, teiksim, katrs 3., 4., 5. pieaugušais būtu apmācīts sniegt to pirmo palīdzību.
pēc militāras medicīnas algoritmiem, nevis pēc civiliem algoritmiem, jo atšķiras algoritmi militāras un civilas medicīnas. Pēc tā, cik ātri mums tie procesi valstī notiek, jūs redzat, cik ilgā laikā šo lielisko rezultātu mēs varētu sasniegt nepieciešamo? Es pieļauju, ka ja visas ministrijas būtu ieinteresētas, tad 3-5 gada laikā mēs būsim spējīgi apmācīt. Ar katru nākamu gadu būs ātrāk process, jo būs vairāk tie instruktori, kuri prot un certificēti apmācīt. Ja? Jo apmācīt instruktorā arī aizņem labu laiku un jābūt pēc tam supervīzijai. Ja? Tā kā nevar vienkārši apmācīt un pateikt, davai uz priekšu. Tad jākontrolē, kas notiek. Un vismaz mūsu instruktori ir četras iestādēs, kuras ir certificētas Latvijā veikt tādu apmācību. MITS, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Rīgas Strādāņu universitāte, Latvijas universitāte koledžā, Zemesārdzei un NBS. Kā izvairīties no tā, lai tas aiziet masveidā, tur nenotiek tas, kas reizēm gadās, kad tās apmācības bieži vien notiek ķeksīši pēc vienkārši kaut ko atnāk teorētiski nolasa, formāli izpildīts ir, bet tas gala rezultāts nav. Saprotu, es vienkārši pats esmu Zemesardzē, es zinu, kā tas uz ārā tiek stāstīts un kā tas notiek patiesībā. Jā, mums pieprasies, nenosaukšu konkrētu skolu, bet viena no vidusskolām tādu kursu organizēt, bet viņam nav nekas, un mēs nevaram pie viņam aizbraukt ar manekieniem, ar instruktoriem, ar materiāliem. Jo tas ir laika un naudas ietilpīgs process, un mūsu primārais uzdevums tomēr ir studentu apmācība. Un nākamais solis sarunās, bet jūs taču saprotat, ka skolniekam tas īpaši ir vajadzīgs. Es teicu, ka, ja jums ir tādas domas un tāda filozofija, tad droši vien, ka esmu spiests pārtraukt šo sarunu. Jo protams, ka vēl ir cilvēki, kuri grib to vienkārši ķeksīšu dēļ. 100. Mums ir sabiedrotie spēki ar kaut kādām spējām, kas viņiem ir attiecībā uz medicīnu, par kuru man īsti neviens nevar pateikt, tāpēc, ka nezinu noslēpums vai kas to neviens izstāstīt īsti nevar. Ar ko mēs varam rēķināties vai nevaram rēķināties, tad mums ir militāristi, kuriem ir sava kaut kāda, un tad mums ir civilie. Kā tas viss kopā izskatās? Ir NATO dalību valstīm pieņemta dažu līmeņu sistēma. Par pirmās palīdzības sniegšanas līmeņu atbildīgie militārie mediķi un 2., 3., 4. civilie mediķi. Tā kā principā īpaši viņi nevar aizvietot civilus mediķus. Ja? Viņi nevar nodrošināt 2., 3. un 4. līmeņi. Ja? Tas nav viņu uzdevums. Un tieši tāpēc mēs runājam par civil-militāro sadarbību. Jo ar militāriem mediķiem mums viss ir ļoti labi. Bet ar civiliem, kuri ir apmācīti sadarboties un zina un prot tos algoritmus militāras medicīnas, ir problēma, jo mēs tikai sākam. Un studenti to ļoti labi saprot. Sākumā, kad mēs sākam šo kursu, bija daži studenti ar tādu pacifistisku, es teiktu, ar pacifistiskiem uzskatiem. Priekš kā mums ir vajadzīgs? Mēs esam ārsti. Mēs ārsti, jā. Mūsu mērķis ir nevis apmācīt un uztrenēt kā militārus mediķus, bet apmācīt sadarboties ar militāriem mediķiem. Un tad nāk saprašana, un no mums jau pieprasa, pagaidām mums ir tikai A kurs, obligāts kurs. Studenti jau pieprasa B kursu papildus, padziļinātu. Tā kā atsauces
fantastiskas. Es vadu arī citus kursus, iekštīgas slimbas. Nav tik labas atsauces no studentiem. 4. 5. gada studenti raksta, ka beidzot mums ir tik praktisks kurs. Kāpēc nebija tāda kursa pirms tām? Jā, mums ir citi algoritmi, citi normatīvi. Ja, teiksim, kopuma universitāte kliniskajos priekšmetos normatīvs ir uz 12 studentiem viens pasniedzējs, mūsu gadījumā mums ir certifikāts, kur ir paredzēts, ka maksimum ir 6 studenti uz viena pasniedzēja instruktora. Un sakarā ar to pašu grupu mums strādā 2 instruktori. Un jūs saprotat, ka kvalitāte, protams, ka 2 reizes labāk, jo viss ir kontrolēts un neviens no studentiem, nevar būt tā kā maza grupiņa, teiksim, studentu grupa ir sadalīta uz 2-3 apakšgrupiņam, un viens no tiem kaut ko atbildi parādā un visai grupai ieskaita. Nē, mūsu gadījumā katram studentam jādemonstrē savas prasmes. Un sakarā ar to kvalitāte. Kāda iepriekš Latvijā bija tā attieksme? Bija paļaušanās uz to, ka atbrauks kāds un mūs visus izglābs? Jā, atlidos Batmans un helikopters, amerikāņu, vācu, kaut kāds poļu, bet ne mūsējis, jā, un palīdzēs. Jā, bet tas atkal, kad mēs runājam par helikopteriem un palīdzību, tas attiecas uz militāru medicīnu. Jo vienalga viņa nevar aizvietot civilu medicīnu. Un tieši tas, teiksim, sadarbības moments starp militāro un civilo ir ļoti tāds trausls. Ja. Jo nav apmācīti civilie mediķi darboties ekstremālas situācijas tik ātri, kas ir vajadzīgs militāras medicīnas atbilst algoritmiem. Viena no lielajām slimnīcām, tāds piemērs, pieņēmot tikai 1/4 no paredzētā pacientu skaita un iestājas kolapse. Jo viņi joprojām strādāja mēģināja strādāt pēc civiliem algoritmiem. Nevis ātri novērst problēmu un rīkoties tālāk. Viņi sāk izmeklēt un ārstēt pēc civilas medicīnas algoritma. Tas aizņem stundas, bet ir tikai minūtes. Specifisks tāds jēdziens un starp citu, mēs pielietojam civilajā medicīnā arī Covid laika triāža vai šķirošana, pacientu šķirošana. Pieņemsim, slimnīca ir 120, tas saucam, ventilātori, mākslīgas elpošanas aparāti, bet iestājas 150 pacienti, kurus vajag pieslēgt. Un ārsti ir apmācīti sniegt palīdzību visiem. Un tad, ko darīt? 120 ventilātori, 150 pacienti. Tas nozīmē, ka 30 pacienti vajag pateikt, ka, piedodiet, mēs nevaram jums palīdzēt. Un kuri tie būs 30? Tad šķirošanas algoritmi, triāžas algoritmi. Un, jā, tāpēc pirmie mēneši ar Covidu bija īpaši smagi, jo nebija pieredzes, jo sākas ārstiem izdegšanas sindroms, jo milzīga atbildība, teiksim, nesniegt palīdzību pacientam pilnā apjomā. Es neteikšu pavisam nesniegt, bet pilnā apjomā, ka bija paredzēts pirms tam. Un x stundas laika, militārā konflikta vai dabas katastrofa laika, jā, tie paši algoritmi. Vadoties pēc esošiem resursiem, sniegt palīdzību. Un kāds secinājums pat slimnīca izdarīja to, ko jūs minējāt par to, kur iestājāt tas kolaps?
ka ir vajadzīga apmācība, un jau bija 2 reizes, cik es zinu, tur mācības. Bet tas ir ārkārtīgi grūti, ja ārsti nav apmācīti pirms tam, prasīt tagad pilna apjoma no viņiem, lai viņi rīcība atbilst algoritmiem, ja viņi nav apmācīti. Tā šķirošana par to, kurš ir perspektīvs un kuram piekrīt to melno lentīti, tas notiek tajā pašā sākumā, vai tas pa tiem 4 posmiem, vai kurā tie militārie mediķi to dara? Gan militārie posmā, praktiski visus. Pirmā, otrā posma noteikti. Jā. Pirmā posma, lai, teiksim, evakuēt tikai pacientus, kuriem var teoretiski sniegt turpmāk palīdzību, un otrajā posmā jau slimnīca, tad atbilstoši slimnīcas resursiem. Ar katru nākamo gadu vairāk un vairāk privātas slimnīcas un klinikas. Kā iekļaut privātas klinikas kopējā kopēja sistēma, pagaidām neviens nezina. Kā mobilizēt, strādāt ārstus, kuri pārsvarā strādā privāta klinika, teiksim, mikroķirurģija. Viņi praktiski visi strādā privātas klinikas. Jā, formāli viņi atrodas slimnīca, valsts vai pašvaldības slimnīca, bet pēc būtības viņi tikai izmanto telpas. Kā organizēt to sadarbību? Tas ir mūsu mērķis, lai noslēgt bāzes līgumu. Nākamais solis droši vien, ka jābūt kaut kādiem MK noteikumiem, izmaiņam likumdošanā. Lai panāktu ko? Lai panāktu, lai sistēma kopumā darbojas x stunda. Neteikšu, ka militāras konfliktas, bet krīzes situācijas stunda. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka, piemēram, privātās medicīnas iestādes, kas ar šiem mediķiem notiek, vai viņus var apmācīt, vai viņi zina, vai viņus varēs izmantot šobrīd, tas ir... Nav regulējuma, nav nekāda regulējuma attiecībā uz privātiem ārstiem. Ja tas ir daudzskaitlīgs personāls, diezgan? Ļoti. Jo jāsaprot, ka, lai izdzīvot, tad pārsvarā ārsti strādā ne tikai valsts slimnīca, bet privātajā slimnīca, privātajā sektorā. Un jo unikālāka specialitāte, jo mazāk tas valsts sektora īpatsvars. Tie paši mikroķirurģi, uroloģi, gastroenteroloģi, privāta klīnikas pārsvarā. Bet kā iesaistīt, pagaidām nav skaidrības. Kā viņus vajadzētu iesaistīt? Mēs to inicijējam procesu, bet mēs esam universitāte. Mēs neesam ministrijā, mēs neesam kaut kāda valsts iestādē, kura ir atbildīga par valsts drošību. Mēs inicijējam, mums ir milzīgais atbalsts no aizsardzības ministrijas. Viņi atbalstīja fantastiski lielu iepirkumu, lai mēs būtu spējīgi apmācīt studentus, jo ir vajadzīgi manekieni, mulāžas, speciāli līdzekļi un tā tālāk. Mūs atbalsta veselības ministrija. Ļoti labs kontakts ar iekšlietu ministriju, un tagad mēs inicijējam procesu un gaidām, kas notiek. Mēs varam koordinēt, bet līdz noteiktam līmenim. Atkal mēs esam universitāte. Un tā kā to var uzskatīt par privātu iniciatīvu. 2, 3, 4, 5 cilvēki. Kuram tā koordinācija būtu jāveic? Un kā tas ir tas Ukrainas pieredze, kā tā mācīšanās no kļūdām? Uz mirušu cilvēku rēķinu, ja tā vienkāršojam.
Jā, man grūti pateikt. Jābūt kaut kādam ministru kabineta lēmumam. Jāizveido šo institūciju. Teoretiski civilai aizsardzībai jābūt atbildīgai. Bet mēs visi saprotam, ka, diemžēl, tā sistēma ir izveidota, bet es neesmu pārliecināts, ka viss notiek tik laba mēra, tik atbilstoši reāliem uzdevumiem. Jo man ir pieredze no pēdējiem padomju gadiem. Es tolaik strādāju 5. slimnīcā, biju galvenārsta vietnieks, un vienlaicīgi es atbildēju par medicīnas daļu civilā aizsardzība tolaik Kiros rajona, centra rajona. Un, ja bija iesaistīti, teiksim, negadījumā, ugunsgrēks, un bija daudz ievainotie, tad man bija piekļuvē gan pie transportām, gan pie skolas ēkam, un es varēju brīvi rīkoties. Paņemt no skolas fizkultūras zāli uz 2 dienām, pārtraukt mācības skola, organizēt autobusus no autobusu parka. Es neesmu pārliecināts, ka šodien tas ir iespējams, jo transports pieder privātajām firmām, skolas vai būtu ar mieru savas telpas dot. Es neesmu pārliecināts, cita ministrijā, ja? Un vai ir kaut kāds sadarbības plāns, un neviens to nezina. Ja es to nezinu, tad droši vien, ka tur tā problēma, kā informācijas trūkums. Daži autobusi pieder arī firmām, kur īpašniekos ir arī bijušie čekisti, vai ne? Vēl viena problēma. Jā. Palika kaut kas tāds, ko jums liekas vajadzētu būtiski pateikt? Sarāk, mēs par šo tematu varētu pusdienu noteikti runāt, bet kas ir jūsuprāt tās būtiskās lietas, kas ir jādara? Mēs varam tagad kopsavilkt, varbūt kaut kas tāds, ko mēs nezinājām, bet jums liekas, ka būtu svarīgi to pateikt. Es domāju, ka pats svarīgākais ir pateikts, ka ir vajadzīgs vajag pieņemt to rīcību plānu, un lai būtu labi kontakti starp ministriem iesaistītam, potenciāli iesaistītam. Jo tas ir pēdējais brīdis, pēdējais zvans, un jau vilciens mums jāskrien, lai sasniegtu to pēdējo vagonu. Un jāskrien ātri. Jo 30 gados mēs gulējam. Droši vien, ka tā.